Ceturtais. Ar kādiem mērķiem tika izveidots VEF? VEF var uzskatīt par mūsdienīgu ideju laboratoriju, kas apiet parlamentārās struktūras un ietekmē starptautisko politiku. Finanšu eksperts Ernsts Wolfs savā grāmatā raksta, citēju: VEF šeit ir īpaša loma, jo tā piemērs ir lielisks piemērs tam, kā parlamentārisms pēdējās 10 gadēs ir arvien vairāk mazinājies un notiesāts uz neefektivitāti. Turklāt tās vēsture rāda, ka pasaules noris arvien vairāk nosaka spēki, kurus neviens nav ievēlējis un kuri bieži vien ir sabiedrībai gandrīz nezināmi. VEF uzdevums. Noklausieties klātēvē dibinātāja Ivo Saseka paziņojumu. VEF uzdevums ir ar lielo korporāciju palīdzību īstenot NVO programmu visā pasaulē. VEF ir koncentrēta visa korporatīvā elite, tostarp centrālās farmācijas kompānijas, kurām koronas laikā bija galvenā loma. Un lai gan VEF nav valsts institūcija, tā nepārprotami dominē visā pasaules politikā, un tā dominē ievērojami. VEF slēptie plāni un aukliņu vilcēji kļūst redzami, kā jaunas dienas rītausma. Esi daļa no šīs rītausmas. Palīdzi izplatīt šos atklājumus visā pasaulē un apturi VEF un tā vadītājus.